Reiz mežā dzīvoja mazs putniņš vārdā Čiviņš. Viņš bija ļoti zinkārīgs un mīlēja lidot augstu virs kokiem, bet reizēm pie viņa atlidoja viesis, trauksmes putniņš. Tas bija pelēks un viņa spārni drebēja. Trauksmes putniņš vienmēr teica: varbūt tu nokritīsi, varbūt tev nesanāks. Un tad Čiviņam kļuva smagi lidot. Viņa spārni it kā kļuva vājāki. Ko man darīt? Jautāja Čiviņš. Un mežā gudrais koks atbildēja: pamēģini elpot kopā ar vēju, bet tad tev vajadzīga palīdzība. Jā, tu, kurš klausās tagad mūs, vai palīdzēsi mūsu Čiviņam? Tātad, kas ir jādara? Ieelpojiet dziļi caur degunu, kā putniņš, kas ieelpo svaigu gaisu. Paturi elpu kā mazs makuņš krūtīs un lēnām izelpo caur muti. Kā vieglu vēja pūsmiņu. Čiviņš tā ieelpoja un izelpoja vienu reizi, tad otro. Paturam elpu kā mazs mākoniņš krūtīs un lēnām izelpojam caur muti. Un vēl vienu reizi. Viņa spārni kļuva stiprāki, un trauksmes putniņš atlidoja tālāk. Bet pēc brīža tas atkal pietuvojās. Gudrais koks sacīja: ir vēl viens noslēpums. Uzliec spārniņu uz sirds un sajūti siltumu. Vai jūti? Uzliec roku uz krūtīm vai uz vēdera. Iztēlojies, ka zem tavas rokas iedegas silts gaismas aplītis. Vai jūti? Pasaki tam: es esmu drošībā. Es varu lidot. Čiviņš to ir izdarījis jau. Viņš sajūta siltuma un drosmi, un pelēkais trauksmes putniņš lēnām pazuda kā dūmi. No tās dienas Čiviņš zināja: ja jūti bailes, elpo kopā ar vēju. Ja jūti nemieru, sajūti siltumu savā sirdī un pasaki sev: es esmu drošībā. Mūsu Čiviņš atkal varēja lidot augstu, brīvi un priecīgi.